Visam noteikti. Tev tāpat kā man ir dzīvē kādi mērķi, vēlmes, kurus tu vēlies piepildīt. Taču ar vēlēšanos vien nepietiek. Patiesībā vēlēšanās ir vēsts par to, ka tev tā nav. Katru reizi, kad tu kaut ko vēlies, tu burtiski sūti signālu ārā telpā, kas saka, ka tas, ko tu vēlies, tev patiesībā trūkst. Šajā epizodē es parādīšu atšķirību starp cerēšanu, vēlēšanos un lēmumu pieņemšanu. Un kāpēc brīdī, kad tu pārstāji cerēt, pārstāji vēlēties un sāc pieņemt lēmumu, realitātei nekas cits neatliek, kā pielāgoties tavai gribai. Lielākā daļa cilvēki dzīvo savu dzīvi, paliekot šajā cerēšanā, ka kaut kas mainīsies. Un būtībā tas, ko es novēroju, viņi atstāja šo cerību uz ārējiem apstākļiem. Ja? Lielākā daļa cilvēku turpina vēlēties kaut ko, kas viņiem nav. Ja, iespējams, tu vēlies labākas attiecības, tu vēlies, lai tev uzlabojās veselība, tu vēlies pakāpties karjerā, tu vēlies vairāk naudu. Taču pašā vēlēšanās, ja tu viņu paņemsi un papreparēsi, ieskatīsies pietiekami dziļi, ir viena lieta, kas tev neļauj to iegūt, un tās ir šaubas. Vēlēšanās pati par sevi balstās uz vāju pārliecību, bet realitāte nereaģē uz šīm vājām pārliecībām. Realitāte reaģē uz to, kas notiek tavā iekšienē. Ja tur būs šaubas, ja tu paliksi tikai vēlmē, tur būs pretestība. Tas, un redzi, tas, ko tu izstaro, vēloties kaut ko, būtībā tev parāda, ka tev tā nav. Un tur ir tā plaisa, kas pastāvēt bieži vien cilvēkiem, lai ko tu darītu ārēji, tas, ko tu vēlies, šķietami bēg pat no tevis prom. Un kā izskatās šī spēcīgā pārliecība? Spēcīgo pārliecību var novērot cilvēkos, kuriem dzīvē ir rezultāti. Viņi patiesībā nevēlas. Viņiem ir šī pārliecība, viņiem ir šī zināšana, it kā viņi zinātu, ka tas jau būs, ir jau noticis, ka tam vienkārši nav variantu, ka tas notiks. Iepriekšējā gadā, kad es kāpu uz skatuves spēka konferencē, un es arī runāju par šo ticību sev, tad šeit ir šī ticība, es viņu pati izprotu, ka tā ir ticība, ir kaut kas, tas ir stingra zināšana, tieši tāpat kā tagad ir diena, bet es zinu, kad pienāks nakts. Ja? Es zinu, kad viņa pienāks, gribu vai negribu, ja viņa būs. Ja? Un arī šajos cilvēkos, kas rada izcils rezultāts dzīvē, viņiem ir šī zināšanu pārliecība, ja? Ka tas vienkārši notiks. Viņi nedzīvo gaidās, ja? Kad varētu tas notikt. Ja? Un ja es tiešām paņemu un apkopoju šo procesu vienā teikumā, jeb divos vārdos patiesībā, viņi ir pieņēmuši lēmumi. Ja? Viņi nešaubās, viņi nevēlas, viņi nolēmuši, ja, ka tas notiks. Un lēmums ir, tā teikt, galīgs. Ja? Pēc lēmuma ir punkts. Tas nav tā, jā, es to gribu, es jau to gribētu, ja es jau to vēlētos, bet man nav laika sev. Ja laiks atradīsies, varbūt tad beidzot varēšu palasīt tomēr to grāmatu, man būs tas laiks sev, varēšu tur aiziet uz masāžu un tā tālāk. Ja, tas nav par to, es gribu to labāku, lielāku finansiālo labklājību, bet īstenībā naudu ir baigi grūti nopelnīt. Ja? Varbūt ir iespējams nedaudz man tur pieliks pie algas, ja? Bet citādi nezinu, diez vai. Ja? Tas nav tā, ka tur nav tāda
tur nav tā šauba iekšā, jā, es gribu labāku veselību, bet, nu, es nezinu, manos gados vai ar manu slimības vēsturi, ar manu vēl kaut ko, nu, tur kaut ko var, nezinu, vai var kaut ko var mainīt. Ja? Lēmums, un es to runāju vairākās epizodēs, ir tik spēcīgs, jo tu sakot, nolem, ka tā būs. Pārējie varianti vienkārši tiek izslēgti. Ja? Nav tur, jā, nu, ja vien es zinātu, kā es varētu līdz tam nokļūt. Ja vien es atrastu to maģisko stratēģiju, tu vienkārši pieņem lēmumu. Un lielākā daļa cilvēku gaida, kamēr sapratīs, kā tieši sasniegt rezultātu, vai arī gaida, ka jutīsies pārliecināti, pirms pilnībā apņemas kaut ko darīt, taču viss darbojas citādi. Pārliecība pati par sevi ir lēmuma blakus produkts. Tas nav kaut kāds priekšnosacījums. Tu pieņem lēmumu, pārliecība rodas pēc tam. Tu nepieņem lēmumu tāpēc, ka tu esi gatavs. Tu pieņem lēmumu un gatavojies, nogatavojies tā teikt pa ceļam. Ja, jo brīdī, kad tu pieņem tiešām patiesi lēmumu, tur šaubām nav vietas. Un pāris mēnešus atpakaļ, man liekas, jā, man arī bija mentoru programmā viena meistarklase, kur es arī dalījos par to, kas bija tas, kāpēc, kā rezultātā es uzdrošinājos aiziet no darba, kura strādāju ilgstoši, nepilnus 15 gadus, un vispār sākt kaut ko jaunu, man līdz galam nezināmu, bet iekšēji saprotu, ka es tur vairs nevaru palikt. Ja? Un es prasīju, kā jums liekas auditorijai, kas ir tas, kas man tā kā, kas bija tas, kas man palīdzēja pieņemt, kāpēc es aizgāju, ja? Kāpēc es uzsāku kaut ko savu. Ja? Un izskanēja šī doma, tāpēc, ka man bija drosme, tāpēc, ka man bija drošības sajūta, man bija pārliecība, kaut kas vēl bija. Un es jums saku, nekā no tā nebija. Pārliecība nulle, kur nu vēl vispār drošības sajūta, kā tas viss izdosies. Mēs nekad nevaram būt 100% pārliecināti, ja mēs kaut ko darām pirmo reizi. Nu nekad. Ja? Tas bija lēmums. Tas bija stingrs lēmums, ka es eju tur un es neskatos atpakaļ. Ja? Es tikai dodu savu enerģiju variantam A, un es pa ceļam gatavojos. Ja? Vēl viena pieredze, ko es varu pastāstīt, es vēl tajā laikā, kad es strādāju vēl bankā, es tajā laikā mācījos biznesa vadību, un skolas direktors arī, tātad šeit bija, es vairāk tādu psiholoģisko pusi mācījos par talantu attīstību, bet man iedvesmoja viena lekcija par uzņēmēju darbību, ka mēs varam būtībā sākt jau tagad ar to, kas mums ir. Un mani tas aizrāva, un es biju izdomājusi, ka es varētu atvērt kleitu nomu. Ja? Un man nebija pat kapitāla tai kleita nomai. Man nekā nebija, man nebija telpas, sociālos tīklos es pat nebiju, ja man nepatika tie sociālos tīkli. Šobrīd arī neesmu sociālos tīklos, bija viens posms, kuros es biju, šobrīd es neesmu arī vairāk. Ja, es neko es nemācēju, neko es nezināju, bet tas bija mans lēmums, ka nē, es saprotu, ka daudzām sievietēm arī ir šī problēma par to, ka negribās izdot, un man patikās ļoti kvalitatīvas kleitas, tās bija pārsvarā amorāla kleitas, un kaut kādā mirklī man likās, ka tas ir izšķērdīgi, jo kā jau daudzām sievietēm patīk uz katru pasākumu ierasties ar jaunu kleitu. Un tad, tā kā šīs kleitas bija, es nesaku neko nekad, kas ir dārgi vai tas ir lēti, katrs nosaka šo savu cenu, man viņa patika, bet, jā, es nebiju gatava uz katru pasākumu pirkt jaunu kleitu, tad man likās, ka šis ir ļoti tas, kas ir vajadzīgs arī citiem.
ja, un es pieņēmu lēmumu, es tajā eju, ka tas būs mans papildus ienākums. Būtībā es pieņēmu arī šo lēmumu, ka šī ir fantastiska niša, kas man pašai interesē, ko es varētu. Ko es varu piedāvāt, kur man ir enerģija, kur man ir interese, un man būs papildus ienākums. Es negaidīju, kamēr es kaut ko redzēšu, rezultāts, ka tas, lai pierādītu man, ka tas ir iespējams. Jo sākumā nebija, ja man arī bija šaubas, tas viss jau, protams, man ir, vai es to vispār varu, man taču nav izglītības. Ja? Protams, es paskatījos, kas notiek tirgu, ir citi cilvēki, kas to dara, un arī skaistas kleitas. Ja? Ko tieši manējā noma atšķirsies? Ja? Kas notiks, ja tomēr man neizdosies? Ja? Kas būs? Ja bija šīs visas šaubas, un bija arī šīs šaubas, kad es aizgāju no bankas un sāku darīt to, ko es šobrīd daru. Ja? Kas būs, kas notiks, ja neizdosies? Šīs šaubas ir, un šīs šaubas nav, un tas, ka tev ir šaubas, tas ir normāli. Ja? Tas ir normāli. To es tev gribu pateikt caur šo saviem piemēriem, bet kādā brīdī tev ir jāpieņem lēmums, pat ar visām šaubām. Ja, es arī gāju lēnām prom, piemēram, no šī pamata darba. Ja, man arī bija šaubas. Ja, tas ir normāli, tā tam ir jābūt. Ja, ok, man ir bail, man ir šaubas, bet es tik un tā apņemos. Šī būs mana realitāte, šis būs, es apņemos, ka man tas izdosies. Un es tev aicinu padomāt arī par kaut ko savā dzīvē, kas tev ir tagad, bet kādreiz nebija un šķita, ka tas nav iespējams. Ja, tas ir brīnums. Varbūt tā ir māja, varbūt kāds mājoklis, varbūt tās ir attiecības, varbūt bērniņš, varbūt finansiālā situācija, varbūt atveseļošanās no kādas slimības. Ja, jebkas, kas tas varbūt. Tu ņem vienu dienu darba nedēļā brīvu vai saīsināta diena, kas tev ir. Ja? Padomā par to laiku, kad tev tā vēl nebija. Ja? Man arī, labi, nē, šitam nav vietas, ja? Padomā par laiku, kad tev tas nebija. Ja? Varbūt tas ir kāds priekšmets, ja, kāda lieta, ja, tikpat labi kāds notikums. Ja. Tāpat noteikti tur bija šaubas, bija neziņa, bija šī vēlēšanās, ja, bet kaut kādā mirklī notika lēmums. Ja, tu vienkārši nolēmi. Ja, tu varbūt nezināji tieši kā, tu nezināji kad, ja, bet tu nolēmi, ka tas notiks. Tu izvēlējies šo ticību, šo zināšanu, pārliecību, un šī lēmuma pieņemšana tiešām ir izšķiroša. Tā maina visu. Tā ir tas radīšanas sākums, ja? No tās pieņemšanas brīdis, līdz kaut kas ienāk pasaulē. Varbūt ne uzreiz, man ļoti patīk dalīties arī ar šo piemēru par bērniņa piedzimšanu. Ir lēmums, būs bērns. Ja, kamēr mēs tiekam līdz šim bērnam, līdz viņš realitātē mums arī parādās, mēs viņu neredzam. Labi, tagad ar dažādām šīm tehnoloģijām mēs varam redzēt sonogrāfijā. Ja, bet lēmums ir no sākuma, jā, mums būs. Ja, es būšu mamma, ja, es būšu tētis, ja, es būšu labākais vecāks. Ja, lēmums tātad ir šis. Nosaukšu to par radošo procesa sākumu. Un svarīgi ir ne tikai tas, ko tu nolēmi darīt, bet svarīgi ir arī tas, ko tu esi nolēmis par sevi. Ja? Par sevi, par attiecībām, par savu ķermeni, par savu spēju dziedināties, par savu spēju realizēties, par finansiālo. Ja? Bet, ja tu vienlaikus, piemēram, esi nolēmis to pašu, ka naudu ir pelnīt grūti, vai ka man tas nav iespējams, dēļ tās man ir jāupurē viss svarīgais, tad šie uzskati strādās pret tevi. Pret tevi. Bet, kad tu sāc pieņemt lēmumus, būtībā notiek vairākas lietas. Ja tajā mirklī, kad tu nolem, ka tava dzīve būs citāda, ka tavas attiecības būs citādas, ka tavas veselības stāvoklis būs citāds, tavs biznes būs citāds,
tavas attiecības ar naudu būs citādas. Pirmkārt, tu tā kā, nu tā teikt, deklarē, ka tu pieņem, ka tas, ko tu vēlies, ka tas notiks, un tajā mirklī rodas kā, nu, pienāk klāt arī psiholoģiskā ietekme. Jo mirklī, kad tu pieņem lēmumus, ja, pamanīsi, tev sāk mainīties domas. Ja? Lēmums, ja es, piemēram, es nolemju, ka es iešu 2 reizes nedēļā uz treniņiem. Ja? Nevis es gribētu iet 2 reizes nedēļā uz treniņiem. Es nolemju, ka es iešu 2 reizes nedēļā uz treniņiem. Tev mainās sajūti. Es gribu, lai tu šo sajūti, jo tas ir tā teikt, game changers. Ja? Tas, ka no vēlēšanās es ceru, vai es nolemju, ka es eju 2 reizes nedēļā uz šiem treniņiem. Domas sāk mainīties. Šis tavs lēmums izspiež ārā kaut kādas šaubas, jo tu jau sāc meklēt, ja tev pirms tam, piemēram, bija šī doma, ka tev nav iespējas vai nu finansiāli vai laika ziņā, tu jau sāc pievilkt šīs domas, kas tev meklē risinājums, kā tieši atlicināt to laiku, vai kā tieši varbūt atlicināt arī šos naudas līdzekļus. Ja? Tur rodās pilnīgi citas spēcīgākas domas, jo tajā brīdī, kad mēs pieņemam lēmumu, mēs mainām attiecības ar realitāti. Jo visa informācija, visas iespējas mums pastāv kvantu laukā. Ja? Domas neatrodas tavās smadzenēs. Ja? Man patīk, kā Napoleons Hills teica, ja, kad tavas smadzenes ir uztvērējs, kas saņem informāciju no lauka, ja vienalga tur apkāršas, kā mēs sakam, ēteri, ja, kur pastāv visas zināšanas, kur visa radīšana jau ir notikusi. Un tu pieslēdzies tam, un tev nāk sākt citas domas un citas idejas, tev nāk no tā, ko tu nolem. Un šīs domas palīdz radīt rezultātu, ko tu vēlies. Ja? Vēlēšanās par sevi nav slikta, bet vēlēšanās var palikt vienkārši vēlēšanās. Bet lēmums, tajā mirklī, kad tu pieņem lēmumu, šī uztvere mainās, un tu sāc redzēt to pašu situāciju caur citu prizmu, kur es varu, piemēram, iegūt šo laiku, ja, par to pašu treniņu. Un ko saka neirozinātne? Neirozinātne saka, ka lielāko daļu no tā, ko mēs ikdienā ikdienā piedzīvojam, ja, mēs izfiltrējam ārpus mūsu apzinātās uztveres. Ja, par to es arī esmu runājis citās epizodēs. Mēs pievēršam uzmanību tikai nelielai daļai no pieredzēm, no datiem, no informācijas, no sarunām, kas mums notiek apkārt non-stop. Ja, un šī mazā daļa vienmēr atbilst tam, ko mēs esam, tā teikt, iekšā sevi stipri nolēmuši. Un ja tu esi nolēmis, ka tu neesi pietiekami labs, ka tev neizdodas, tu pievērsīsi tam uzmanību. Tu nepievērsīsi uzmanību tām 9 lietām no 10, ko tu izdarīji. Tu pievērsīsi un uztaisīsi ļoti, ļoti lielu zīlo no tās vienas lietas, kas tev nesanāca. Ja? Bet ja tu esi nolēmis tā teikt, bet es šo sasniegšu, tu pievērsīsi uzmanību tam, kā to sasniegt. Tu redzēsi nākamos soļus, ja tu neuztversi to kļūdu, ka tev kaut kas neiznāca, tu redzēsi, šitas nedarbojas, kas man ir jāizdara, lai es tā kā sasniegtu, tomēr aiziet uz to rezultātu. Ja? Tas ir par rasu, retikulāra aktivācijas sistēma, tā ir tā smadzeņu daļa, kas, tā teikt, sāk pamanīt automašīnas, līdz ko tu esi nopircis konkrētu marku, liekas, ka visi ir nopirkuši šo automašīnu. Ja? Nē, tad to nav visi nopirkuši, vienkārši tava uztvere ir mainījusies, tavas domas ir mainījušās. Ja? Un šī neticamā tehnoloģija, kas tev piemīt, tavs zemapziņas prāts, šī mērķu sasniegšanas mašīna, kas spēj sasniegt jebko, sāk integrēt šo jauno lēmumu un sāk sakārtot gan laiku, gan notikumus un visus infinitātes tavā dzīvē, lai tas tevi aizvestu pie nākamā līmeņa, kā tu spēj sasniegt šo savu dzīves mērķi. Ja? Tā skaitā arī veselība.
Un kad tu sāc pieņemt šos lēmumus, tu maini būtībā jā, šo elektromagnētisko frekvenci. Ja, tu sāc lemt citādi, jaunas domas, tev izraisa jaunas sajūtas. Ja. Tu burtiski kļūsti jau iekšēji par to cilvēku, kam tas jau ir. Ja, kam jau ir tas enerģijas līmenis, nav vairs tas stresa līmenis, piemēram, arī, ja, kam ir tas veselības stāvoklis, kam ir tā pārliecība, kam ir viss tas, pirms vispār tavs tas rezultāts šeit vispār kaut kur ir ārējā pasaulē. Ja, tas maina burtiski tavu nervu sistēmu. Ja, tas nu, vibracionāls kaut kur. Ja, tās domas, sajūtas, viss citāds, tas izmaiņas ir neiroloģijā. Ja? Un kad tu sāc rezonēt citādi, citā frekvencē, citā vibrācijā, ja, tu pārveido realitāti. Tā kā tu esi, tā teikt, pielēm šo lēmumu, viņš sāk atspoguļot, tavs lauks sāk atspoguļot atpakaļ to, ko tu nolēmi, ja, sāk pārkārtoties. Un abas šīs lietas notiek vienlaikus. Iekšējā pārmaiņa un ārējā pārmaiņa ir viens brīdis. Ja tu pieņem lēmumu ar pārliecību, realitāte pielāgojas tavam lēmumam. Ja tu ceri, ja tu lūdzies no šaubu vietas, realitāte nekad neatsauksies tam, ko tu vēlies, bet parādīs vēl spilgtāk parādīs tieši to trūkumu un šaubas, jo tā ir frekvence, no kuras tu dzīvo. Ja? Tu vēlies, un tu parādi, man tā nav, man tā nav, man tā nav, man tā nav. Ja? Mēs visi esam radītāji, mēs visi radam savu realitāti. Ja? Jautājums ir, ko tu radi? Un īstenībā atbilde ir ārkārtīgi vienkārša. Paskaties uz savu dzīvi. Ja? Paskaties, viss tātad, ko tu rādi savā dzīvē, ir tavs zemapziņas autopilots. Ja? Varbūt ir nērti, varbūt gribas kādu vainot. Jā, tā ir tava realitāte. Man arī šeit ir bijis grūti uztvert, ja? Kā tas ir, kā es šito radu, kā es radu, ka man kāds neizturās pret mani tā, kā es gribētu. Ja? Manas programmas. Ja? Pretēji ierastai loģikai, patiesība, ko daudzi tā skaļi nestāsta, ja, ir šī, ja tu vēlies vai ceri tā teikt, ka tas, ko tu vēlies, kaut kādā veidā atnāks, viņš kavēsies, viņš būtībā kavēsies parādīties tavā dzīvē, ja, jo tu tikai paplašināsi šo muskuli, šo rasu muskuli tavā smadzenēs, kas pievērsīs tieši tāpat kā tad, kad tu nopērc šo mašīnu, un tu redzi, ka citiem ir tieši tāda paša mašīna uz ielas, tāpat tu liekot uzsvaru uz to, ka man tā vēl nav, tu visu laiku vēl vairāk pagarināsi būtībā šo ceļu. Ja? Tāpēc brīdī tev ir jābūt īstenībā izaicinājums ir tajā starposmā, ja, jo, kad tu pieņem lēmumu, kad tu pavēli caur ticību, caur zināšanu, tev ir jābūt pacietīgam, kamēr tā realitāte pamainās, kamēr realitāte attīstās tajā virzienā, ko tu esi nolēmus. Un jo lielākā daļa cilvēku, tas, kad, arī varbūt noskatās epizodi, un tad pieņem lēmumu un atkal iekrīt tajās lamatās, ka viņi cer. Jo tomēr, ka tas lēmums nostrādās, nevis tur ir tā pārliecība un šī tāda smalka nianse, ko vajag pamanīt. Es pati šeit esmu vairākas reizes iekritusi, es redzu, ka arī klienti, kas pie manīm nāk, šeit iekrīt. Ja? It kā, mēs saprotam, es saprotu to konceptu, jā, labi, ja? Es nolemju, bet neapzināti atkal es ceru kaut kādā veidā. Nē, tur ir jābūt zināšanai, tur ir jābūt nepieķeršanās rezultātam, saprotot to, ka tas notiks, tev ir tie kaut kādi soļi, ko tu saproti, kas tev ir jādara. Protams, tas nenozīmē, ka es nolemju, ka man būs, ka es iziešu no stresa un sēdēšu un turpināšu visu to savu veco dzīvi. Ja? Nē, ja? Es mērķiecīgi skatos, kas ir tas, kas man rada stresu. Vai arī gribu
gribu muskuļotu augumu, ja tonizētu augumu, sēžu un neko nedaru. Nē, man ir pārliecība, ja, un es jau zinu, ok, ko tu tā mana baiba dara tajā mirklī, kad viņai ir tonizēts augums. Viņa iet uz sporta zāli, ja, viņa tur izvēlās tur tādu ēdienu, un tā tālāk. Ja? Lielākā daļa tātad pieņem šo lēmumu, bet, ja tas nenotiek pietiekami ātri, viņi savu lēmumu atceļ, un viņi atgriežas šajās šaubās. Un realitāte to noteikti atspoguļos. Ja? Tāpēc ir jābūt uzticīgam savam lēmumam, ja? Saprast, kāpēc es to daru, neatkāpties no tā, ignorēt to realitāti, ja, kur vēl varbūt šobrīd tev neatspoguļo, jo es tev saku, tā strādā lauks, tā strādā kvantu fizika, realitātē nekas cits neatliek, kā mainīties. Ja, vēlēšanās tev noturēs trūkumu frekvencē, tā izstarot to, kā tev nav un ko tu vēlies. Lēmums tev ieliek pārliecības frekvencē. Tu burtiski iztaro, tas ir izdarīts. Ja? Mums ir dotas, tā teikt, tiesības pavēlēt realitātei. Ja? Mēs daudzējādā ziņā mēs varētu arī spriest, ka lēmums ir viens no tādiem kā svētajiem aktiem, ko mēs varam kā cilvēki veikt. Ja? Jo tajā brīdī, kad tu pārstāji gaidīt, ka dzīve notiks ar tevi, tu kļūsti par to, kas rada šo dzīvi. Ja, tu kļūsti par to, un šīs spējas mums ir katram. Un es tev aicināšu izmēģināt uzreiz praksē. Aizdomājies par kaut ko, ko tu vēlies ieaicināt savā dzīvē. Ja, ko tu šobrīd, kas ir tavas varbūt lielākās vēlmes, lielākās alkas, ienest tā teikto savā prātā, ja, pievērst tam uzmanību. Ja, kas ir tā viena lieta, ko tu vēlies visvairāk par visu? Ja, varbūt tas ir jauns mājoklis, varbūt tā ir jauna darba vieta, varbūt finansiāla brīvība, ja, iespējams, varbūt izmaiņas veselībā vai pārmaiņas attiecībās. Ja, varbūt tās ir, tu vēlies pārvarēt trauksmi. Ja, lai kas tas būtu, kas ir tas, ko tu vēlies? Un pamani šo mirkli, ka tu vēl neesi pilnībā iemiesojis šo vēlmi lēmumā. Ja, tu vienkārši vēlies, bet tu vēlies no visas sirds. Tu ļoti vēlies. Tā, ka tas tev kaut ko ļoti, ļoti mainīs, vai tu ļoti ilgstoši to ļoti, ļoti gribi. Ja, varbūt tev ir ļoti daudz pierādījumu, kāpēc tas, ko tu vēlies, nav iespējams. Ja, varbūt tā situācija arī turpinās jau ilgāku laiku. Ja, varbūt tu domā, ka kaut kas ir, kad tev vispirms kaut kas jāzina, kā izmainīt apstākļus, un tāpēc varbūt tu vilcinies. Ja, varbūt tev arī ir šīs šaubas, jā, bet ja es pieņemšu lēmumu un tas nekas nenotiks, jā, ja, bet man ir aicinājums tātad noķert šo mirkli, ka tu ļoti vēlies no visas sirds un sajūti, kā tas atspoguļojas tavā ķermenī. Un tagad es aicinu tevi aizvērt acis un nosaucot šo lietu vārdā vai šo notikumu vārdā, pasaki skaļi savā balsī, kas ir tas lēmums, ko tu pieņem. Ja? Es pieņemu lēmumu, ja? Uzlabot attiecības. Atsākt fiziskās aktivitātes 2 reizes nedēļā treniņi, katru dienu 10 000 soļu. Es pieņemu lēmumu. Es pieņemu lēmumu, ka manā kontā katru mēnesi nebūs mazāka summa par X. Ja, es pieņemu lēmumu, kas vēl. Pieņem lēmumu. Un pamani arī to sajūtu, kas tevī notiek, kad tu pieņem lēmumu. Pamani, vai tev pirms tam nav šīs šaubas vēl. Ja ir viss kārtībā, ja tu apzinies, ka tas ir ceļš, ja, bet ej tam pāri un deklarē burtiski, es pieņemu lēmumu, un pamani,
Kas pamainās tev starp to mirkli, kad tu vēlējies kaut ko, un starp šo, ka tu pieņem? Vat pamani šo atšķirību ķermeniski sajūtās. Kas mainās? Un ieraksti lūdzu čatiņā. Ieraksti lūdzu ne čatiņā komentārā. Ieraksti komentārā, vai tu sajūti, vai tu spēji sajust šo atšķirību starp to, ka tu vēlējies un ka tu stingri pieņēmi lēmumu. Jo tagad, ja, kad tu turpini darīt, turpinot darīt tās savas ikdienas lietas, pieņemot lēmumu, tev burtiski nāks citas domas. Ja? Tev jābūt pacietīgam, pacietīgai, ja, lai tas lēmums tavā dzīvē arī parādās, bet tagad čeko, tad seko līdzi, kādas jaunas domas, kādas jaunas pārliecības, ej pa to celiņu, ja? Ko tu pieņēmi ar lēmumu, kādas domas, kādas pārliecības iet un raugies, kā tev dzīve, tā teikt, kā tava dzīve parādīs to, kā šis lēmums tevī iemiesojās. Es ceru, ka tev ļoti patika šī epizode, tikpat ļoti kā man patika viņu gatavot tev. Atceries svarīgāko. Tad, kad tu dzīvē jūties kaut kur iestrēdzis, vai tev ir šaubas, vai tev izdosies. Un tieši ar šiem vārdiem es pabeidzu vēl vienu no maniem autoru kursiem par identitātes pārēju, kur mēs ejam ļoti, ļoti dziļi, ja tas jau ir prēmijuma līmenis. Un vakar man bija zvans, man bija vakar pēdējais zvans ar dalībniecēm šajā programmā, un arī es aicināju uzdot, apzināties pašām, kas ir tas, kas tev varētu kavēt, tā kā pielietot visas šīs prasmes zināšanas dzīvē. Ja? Un, protams, mēs balstoties uz tādiem iepriekšējiem moduļiem, ir ļoti labi, ka mēs to atpazīstam. Ja? Ļoti labi, ka mēs atpazīstam tās lietas, un tad, ja es arī uzdevu šo maģisko jautājumu, viņš tiešām nevis maģisks, bet spēcīgs un transformējošs, tur nav nekas no maģijas, tur ir viss no tavas fizioloģijas, no apņemšanās, ja, kad, mēs atpazīstam, ka varētu būt tas, kas mani velk atpakaļ, bet es pieņemu lēmumu, un man ļoti palīdzējis, un es zinu, ka man ļoti daudz cilvēku arī ir pateikuši paldies tieši par šo vienu praksi, kad tajā mirklī, kad tev liekas, ka ir bezizēja, tev nav jātiek galā ar šo problēmu, pat ne bezizēja, ar problēmu. Mums nav jātiek galā dzīvē ar problēmām. Mums ir jāpieņem jauns lēmums tajā problēmā, tajā dzīves izaicinājumā. Ja? Pieņemam jaunu lēmumu. Un sekojam tam, lai šis lēmums piepildās dzīvē. Ja? Caur šo lēmumu jaunas domas, jaunas sajūtas, jaunas rīcības, jauns rezultāts un iespējams daudz ātrāk tu iegūsi to savu kāroto vēlmi. Vēlmēm, atceries, nav nekas slikts. Paldies tev vēlreiz, ka biji kopā ar mani. Ja tev šis rezonēja, man noteikti ir daudz lietas, kā es tevi varu atbalstīt šajā ceļā. Tāpēc, ja tu vēlies iet dziļāk, apzinātāk, radīt realitāti kopā ar, iespējams, ar līdzīgi domājušiem cilvēkiem, ieskaties arī epizodes aprakstā un atrodi sev aktuālāko, vai arī, ja tu jūties šajā dzīves posmā apjukusi un saproti, ka tev ir nepieciešams atbalsts ceļā uz savu autentisko dzīvi, droši raksti man uz info.baibauziņa@gmail.com, izstāst man savu situāciju, un es pastāstīšu, kādas iespējas tev ir atbilstošākās. Paldies, un gaidīšu tavus komentārus!